beidzot tikšos arī laikam ārā. Noticis mašīnai. Nu, es viņu saprotu. Ai, labi, varēju nesprādzēties. Beidzot tiekos arī ārā no kuģa. Kaut kas noticis priekšējai mašīnai bija. Un es izbraucu ārā viens no pēdējiem. Tādas rindas vēl uz kontroli. Nu, tu izdomāsi, pa kuru līniju tad tu brauksi. Vēl tas piesprādzējos, vēl jau te būs jāparunājas ar džekiem. Viņam bija trakāk nekā man, es toreiz ostā netiku uz kuģa virsū. Tas džeks netika no kuģa nost. Man bišķi mierīgāk, es uz zemes paliku. Gan jau izvilks lanžīristi viņu ārā, tie, kas piekabes valkā. Tā, tas jau aizliek. Nē, tas piebrauca klāt. Tumšārā. Tā. Vēl kārta. Hello, kitchen furniture from Germany. Germany? Yeah. Oh, wind. Hold on. Yeah. There you go. Thank you. Yeah, thank you. Bye. Tā nu nepaprasīju šoreiz, vai tā man nav. Ui, blīn, gandrīz. Ko ta nepaprasīju, cik ta man cigarešu un cik ta dzērienu. Pārējo neprasīt, man tāpat nekā nav. Pasi te var paprasīt, bet ticamāk, ka neprasīs. Bums pat vaļā stāv. Te vispār kāds ir? Te vispār neviena nav. Nu labi. Nevajag viņiem. Kaut gan es, man liekas, te nekad neesmu vēl pasi rādījis. Paskatās uz numuru vienmēr un attaisa šlagbaumu. Nu tā. Šodien mazliet ierastāk nekā citām reizēm. Esmu nevis no rīta, bet vakarā Dublinā. Vietējais laiks ir 8:00. Nē, bet 20:00. 8 PM. Jā, laiciņš jauks, jā. Un. Nu, tu gan labi brauc īstenībā te pa joslām.
vajadzība man pirmdienas rītā pie zobu daktera. Tad es izbraucu pirmdien pusdienlaikā. Tas nozīmē to, kad tika saplānots tā labi, lai es esmu trešais uz izkraušanos lielajā noliktavā, kur mums iet liels daudzums šobrīd uz īriju. Tātad šonedēļ tur iet ārā 3 pilnas piekabes. 2 jau šodien izkrāva, es rītdien 3. rīt no rīta. Aizbraukšu līdz noliktavai un gaidīšu rītu. Viņi 6 no rīta nāk. Tad ceru tikt atpakaļ uz 4 kuģi, un tad jau aizies tāpat kā parasti. Kaut kā man liekas, ka šitais te nav ne braucējs, ne karognesējs. Saprotu, ka nezinu, kur braukt cilvēks, bet labi, un tie guļošie jau arī besī. Bet nu taču skaidri un gaiši uzrakstīts. Port exit. Atliek tikai braukt. Atliek tikai mīzāt M50 jau reku norāde. Te jau gan visi 2 valodās, bet nu, viss jau ir saprotams. Ir arī daudz maz saprotamā valodā. Šitie var izbesīt. Galvenais, es te bišķiņ jau esmu iemācījies. Vieni ir slaidāki, vieni ir asāki. Ir vietas, kur var fiksāk laist pāri, un ir vietas, kur vairāk jāpiebremzē. Viss no ostas esam ārā principā. Šitā Dublinas sistēma īstenībā. No ostas izbrauc ārā. Vieglie samaksā par ceļu. Smagajiem te nav jāmaksā. Viņiem ir tas bonus, lai viņi nebrauktu caur pilsētu. Pareizāk sakot, lai pilsētai būtu tas bonus, lai smagie nebrauktu cauri pilsētu. Un, ko mēs daram? Mēs aizejam pagrīdē. Protams, loģiski ir tikai tas, ka pilsēta ir izaugusi apkārt ostai, bet mums tā īsti pa pilsētu nav jābrauc. Es jau aizmirsu pēkšņi izsacināt, cik te bija viņš garš tas tunelis.
skaisti tu izbrauc ārā no pilsētas vienkārši. Jā, bija man arreiz uz prāmja ar izbraukšanu arī tāds pats moments. Nu, ne tāds pats, bet līdzīgs, kad tas, ka es saplīsu netiku uz prāmja virsū, tas ir cits stāsts. Bet reiz bija arī tāds gadījums, kad uzbrauc uz prāmja augšā pašā vidū pirmajā rindā, nu super, pirmais tikšu ārā, bet lieta tāda, ka priekšā pirmos liek vieglos. Es, protams, piebraucu ļoti tuvu tai pēdējai vieglajai mašīnai. Nu, jau jūs varat sākt nojaust domu, uz kuru es velku. Es nekādā gadījumā neizbraucu pirmais no prāmja, jo vienkārši cilvēki nebija atnākuši uz to mašīnu ļoti ilgi. Visus pārējos vieglos palaida, man pa sāniem visi smagie iet garām, manu rindu aizmugurē sāk stumt atpakaļ jau. Vieglais man stāv priekšā, neviens nav atnācis. Pa visiem skaļruņiem tur tiek ziņots, lūdzu atgriezties pie mašīnām, pamparām, tramtaram, neviena nav, es ārā netieku. Tā šajā sakarā es no prāmja izbraucu no smagajiem pēdējais, jo atskrēja jau tur divas sievietes, principā jau visi pārējie bija izbraukušies. Es pastūmos atpakaļ un aizbraucu pēdējais no smagajiem. Varēja izbraukt pirmais. Saprotu, ka tie smagie jau ir iegājuši rutīnā un zina, kad jāiet un kur jāiet, un ar tiem vieglajiem ir trakāk, jā. Bieži vien nākas novērot tos izmisušos skatienus, meklējot to savu mašīnu, kur viņš ir atstājis. Jo, tā kā viņu ielaiž prāmī, tas klājs ir galīgi tukšs. Vieglos ielaiž pirmos. Viņš noliek to savu mašīnu un aiziet uz trepēm un uzkāpj augšā. Tā kā viņš nāk atpakaļ, tas viss vēl stāv pilns piedzīts ar smagajiem. Viņš pilnīgi vairs nesaprot, kur ir viņa vieglā mašīna. Un tā, kur atkāpīte maza, izbraucam no tuneļa, un tajā pašā laikā esam jau arī ārā no pilsētas. Viss ļoti vienkārši, ļoti elementāri. Un tad sākas skraidīšana, un labi, ja viņš vēl ir atnācis. Labi, ja viņš vēl ir atnācis uz pareizo stāvu vispār. Kur ir tā viņa mašīna? Mēdz būt arī tā, ka viņš ir stāvus saputrojis. Meklē to mašīnu vispār, kur viņas nemaz nav. Tā tad bišķu pabraucām no tuneļa, un te jau aiziet, pa kreisi jau aiziet M50, Dublinas apveceļš lielais. Un mums vajag taisni Belfastas virzienu. Mums vajag taisni Belfastas virzienu 18 kilometrus pabraukt. Un viss, nekādu problēmu no ostas izbraukt ārā. Ne tiltu, ne pārvadu, ne luksaforu, ne sastrēgumu. Ne uz apveceļa varbūt sastrēgumu atkarībā no laika, kurā brauc, jā, bet tik tālu. Nu, nevar piedot gāzīti, labi paraušos. Šitiem būs trešā josta. Tepat arī jau ir uzreiz ceļš uz lidostu. Lidosta
labi mīlējam, tad